Labrīt! Prieks jūs redzēt šorīt. Mēs dziedāsim pirmo dziesmu, Cīnies vēl ar visu spēku. Liels paldies, Edita! Lai tevī priecājas un līksmojas. Visi, kā tevi meklē aktievs, un tie, kas mīļo tavu pestīšanu, vienmēr lai saka, liels ir Dievs. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un gara augļi ir mīlestība, prieks, miers un pacietība, laipnība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apsekti. Tāpēc zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes lūgšanā, ciedot, es savus grēkus sūdzu. Savus grēkus sūdzu, tev mīlais kungs un Dievs, no visas sirds es lūdzu.
mūsu Tēvs debesīs. Mēs te sūdzam savus grēkus un pārkāpumus, ar ko esam grēkojuši domās, vārdos un darbos, un ar ko būtu pelnījuši tavu vardzību un sodu. Bet mēs to nožēlojam un lūdzam tevi. Piedod mums tava mīļā dēla, mūsu pestītāja Jēzus Kristus, vietniecisko ciešanu un mīlestības nopelna dēļ. Dod mums šķēlīgi savas svētā gara palīgu, lai varam atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristus apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja šī ir bijusi jūsu patiesā grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlojuši, ticībā kļūstat stiprināti ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no grēkiem solāties atturēties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad, sekojot Kristus norādījumam, es pasludinu jums jūsu grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Āmen. Gods Dievam augstībā. Dievam augstībā, kas mums apžēlīgs radās, lai mums nešķiet nec mūžībā, nav kaitas vairs nekādas. No Dievam ir uz mums labs prāts, viņš zemes miesos sludinās, visiem mēs jāpagarā. Tas kungs, lai ir ar jums. Lūgsim Dievu. Visvarenais Dievs, visu sirdžu valdnieks, kas mūs aicina te paklausīt un apveltī mūs ar patiesu brīvību. Palīdzi mums palikt uzticīgiem sava dēla ceļiem, lai atstājot visu, kas mūs kavē, mēs varētu stingri sekot taviem ceļiem caur Jēzu Kristu, mūsu glābēju un kungu. Āmen. Lūdzu, apsēžaties, un katram Bībeles tekstam es gribētu iedot īsu ievadu, lai jūs zināt, kas notiekās. Ķēniņš Dāvids ap 1000 gadus pirms Kristu sarakstīja apmēram pusi no psalmiem. Un bieži vien tur ir rakstīts Dāvida dziesma. Viņš tos uzrakstīja pirms un pēc viņš kļuva par ķēniņu. Un tie tika lietoti dievkalpojumos, daži psalmi ir lūgšanas un citi ir dziesmas,
kā šī psalms, 66. psalms ir dziesma. Paldies, Ilze. Mums skaļi jālās šeit, jo mums nav mikrofons šodien. Vai tas ir labi? Skaļi lasīšu. Labi, paldies. Psalms no 1. līdz 9. pantiem. Gavilējiet Dievam jūs, visas zemes, dziediet viņa vārda godībai, veltījiet viņam, jo dižena cildināju. Sakiet Dievam, cik bijām lieli ir tavi darbi, tavas varenības dēļ tavā priekšā noliecas pat tavi ienaidnieki. Visa pasaule, lai zemojas tavā priekšā un dzied tev, slavē tavu vārdu. Nāciet un raugiet Dieva darbus, kas ir tik liels savā varā, valdīdams par cilvēku bērniem. Viņš pārvērta jūru par sausumu. Sausām kājām varēja iet pāri upei, tādēļ mēs lai priecājamies par viņu. Viņš ir tas, kas valda mūžīgi savā spēkā. Viņa acis nemitīgi vēro tautas, nepaklausīgie necelsies nemūžam. Slavējiet jūs tautas, mūsu Dievu, un lieciet skaļi atskanēt viņa slavai, kas mūsu dvēselē devis dzīvību un mūsu kājām nav ļāvis slīdēt. Tikai īsu ievādu atkal. Svētais Pēteris rakstīja vēstules vairākām draudzēm, vairākās vietās. Jaunās draudzēs, kur bija jūdu kristieši un kristieši, kuri nebija no jūdu izcelsmes, kuri savas ticības dēļ saskarās ar nicināšanu un kuri tādā laikā iespējamu vajāšanu pat nāvei kā mocekļi. Un tad, kad mēs dzirdam no Lukas evaņģēlija, tādā pašā laikā arī bija tāda nicināšana. Paldies. Ja. Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties. Bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos, tomēr gan ar lēnprātību un bijību. Jūs laikam uzaugāt, kad jums vecāki teica, ēd viss, kas jums ir dots, viss, kas jums ir priekšā, jāpēd visu, vai ne? Nu šeit ir druscītīgi savādāk. Kaut gan te ir rakstīts, ka ir jāēd viss, kas ko liek priekšā. Mums ir jāatcerās, ka rakstītāja laikā, tas ir Lūkas laikā, ap 85 gadi pēc Kristus dzimšanu, kristieši, kuri bija jūdi un grieķi, pirmo reizi tagad sāk ēst kopā. Un tas nebija iespējams iepriekš. Pat jūdi tagad, kur nav kristieši, viņi nekad ja iedot viņiem pīrāgus, viņi tos nevarētu ēst, jo viņi nevarēs cūkas gaļu. Bet tādā laikā, kad vispirmoreiz sāk ēst viss kopā, Lukas teica, ka mācekļiem bija jāēd tas, kas ir likts viņiem priekšā. Tas nebija tik viegli, tā bija ļoti liela maiņa, bet viņi negribēja viens otru apvainot. Dažreiz cilvēki tad nepiedāvāja cūkas gaļu tieši tāpēc, bet tā lieta bija tāda, ja liek priekšā, tad ir jāēd pieklājības dēļ, bet lai var ēst kopīgi tagad tie no citādas izcelsmes. Lūdzu, stāvat kājās priekš evaņģēlijas lasījumu.
Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa 2 un 2 savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, ko viņš gribēja iet. Un viņš tiem sacīja: Pļaujamā būs daudz un strādnieku maz, tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Ejiet, lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Neņemiet līdzi nec naudas maku, nec ceļasomu, nec kurpes un ceļā nesveiciniet nevienu. Un ja jūs ieiet kādā namā, tad sakiet vispirms: miers šim namam. Un ja tur būs kāds miera bērns, tad uz viņa dusēs jūsu miers. Bet ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs. Bet neiet no vienas mājas uz otru, un kurā pilsētā jūs iesiet un jūs tur uzņem, tad ēdiet, ko jums ceļ priekšā. Un dziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakiet viņiem: Tūp pie jums ir nākusi Dieva valstība. Bet ja jūs iesiet pilsētā un jūs tur neuzņem, tad izejiet uz viņas ielām un sakiet: Pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielikuši pie jūsu kājām, mēs še nokratām, bet to ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu klāt. Kas jūs klausa, tas klausa mani, un kas jūs nicina, tas nicina mani, bet kas mani nicina, tas nicina to, kas mani sūtīs. Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: Kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Bet viņš sacīja: Es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem, un katram ienaidnieka spēkam, un tas viss jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Aleluja! 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 Lūdzu, apsēžaties un dziedāsim nākamo dziesmu. Nu, ja jums ir dziesmu grāmatas, tad ir 364. Kad Dievs zied tavā dvēselē. Dievs zied tavā dvēselē.
tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā miers lai ir ar jums. Amen. No 66. psalmu. Gavilējiet Dievam jūs visas zemes, dziediet viņa vārda godībai, veltījiet viņam, jo diženu cildinājumu. Sakai Dievam, cik bijājami lieli ir tavi darbi. Slavējiet jūs tautas mūsu Dievu un lieciet skaļi atskanēt viņa slavai, kas mūsu dvēselē devis dzīvību. Skaisti aicinājuma vārdi. Nāciet un pielūdziet Dievu. Un kā tas bija ķēniņa Dāvida laikā un arī Salamāna ķēniņa laikā. Viss gāja labi Izraēla tautai, un cilvēki ar lielu prieku pielūdza Dievam. Tāpat arī pirms Jēzus sita krustā 1000 cilvēki sekoja Jēzu un gribēja zināt, ko viņš teiks un ko viņš darīs, kā viņš dziedinās cilvēkus. Bet vēlāk, kad Jēzus sāka ceļot uz Jeruzalemi, dažiem bija bailes. Un viņi negribēja saistīties ar Jēzu. Un Jēzus stāstīja, ka viņam beigas nāks. Viņi negribēja to ticēt, bet viņš atgādināja, ka viņam bija jādod savu dzīvību. Un tad Svētā Pētera laikā cilvēki jau tika mocīti par savu ticību, par savu kristiešu ticību. Bet, ja cilvēki nebūtu teikuši viens otram par Jēzu, mēs nebūtu šeit baznīcā šodien. Kad Jēzus ceļoja uz Jeruzalemi, viņš sūtīja savus mācekļus un sekotājus visur vairākās pilsētās un teica viņiem, ka viņiem jāiet pa pāriem un bija jāsludina, ka Dieva valstība ir ar viņiem, ka Dieva valstība ir tuvu viņiem. Un tas bija ļoti svarīgi. Tieši tāpēc, ka viņš turpināja ceļot uz Jeruzalemi, un tieši tad, kad lietas negāja labi, bija svarīgi, ka viņš zināja, ka Dievs ir visiem klāt. Daudzreiz mēs arī tāpat domājam, ka lietas iet labi, Dievs ir mums klāt. Bet īstenībā tādīs reizēs mēs biežam pavisam aizmirstam par Dievu, jo mums iet tik labi un mēs priecājamies tik daudz. Kas ir vissvarīgāks, ir tas, ka Dievs ir sevišķi mums klāt, kad lietas neiet labi.
ka apstākļi ir nezināmi un pat bīstami. Tieši tādīs reizēs cilvēkiem ir jāzina, jādzird un jāatcerās, ka Dievs ir klāt. Tieši tad, kad Jēzus sita krustā, Dievs bija klāt. Bet savā cilvēcībā Jēzus teica, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis? Mēs dabiski tā domājam, ka Dievs nav mums klāt, ka lietas iet grūti. Bet ir tieši otrādi. Vai jūs atcerieties tās dienas, ka šeit baznīcā būtu 2, 3, 5 vairāk cilvēki, kā ir tagad šodien? Vai mēs visi gribam, kad cilvēki vairāk nākt uz baznīcu? Un pat varbūt vēl svarīgāk, vai jūs gribētu, lai jūsu bērni un mazbērni un draugi un visur, kurus jūs mīlat, tic Dievam, vai viņi nāk uz baznīcu vai nē? Šodienas rakstos ir 3 veidi, kā tas var notikt. Pirmais ir tas, un mēs atceramies to varbūt, kad uzcēl baznīcu, skaistu baznīcu, kur pat karogs sprīd uz sienas pareizā dienas laikā, vai Melburnā, kur ir tas lielais loks, kur var redzēt priedes un ekliptu kokus. Kad uzbūvē baznīcu, cilvēki nāks. Un viss, kas mums ir jādara, ir jāaicina cilvēks. Un mēs tomēr to varam darīt. Tāpat kā ķēniņš Dāvids teica, gavilējiet Dievam jūs visas zemēs, dziediet viņa vārda godībai, veltījiet viņam, jo diženu cildinājumu. Mums ir vēl jāatcerās aicināt cilvēkus uz baznīcu. Mēs to vienmēr neatceramies darīt. Un dažreiz ir jāprasa uz priekšu, ko jūs darīsiet Ziemassvētku dienā, Ziemassvētku vakarā. Nē, Ziemassvētku dienā šeit Adelaidē jums būs dievkalpojums. Ziemassvētku dienā Inese un Edita. Nē, Ziemassvētku vakarā 11. Bet ir jāaicina cilvēkus uz priekšu. Citādi viņiem būs visādi plāni. Mums ir jāatcerās aicināt cilvēkus uz baznīcu, uz dievkalpojumu. Bet tas nav vienīgais veids. Mēs te lasījām šodien ļoti svarīgus vārdus, vēl kā apstākļi nebija labi. Un tādīs dienās cilvēki cieta, ja viņi ticēja Kristum. Bet mums varbūt mēs neciešam, bet tomēr cilvēki varbūt izsmies mums, vai ignorēs mums, noraidīs mums, vai no mums izvairīsies. Tomēr ir svarīgi darīt, ko mēs lasījām šeit, ko Ilze mums lasīja, bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Tomēr gan ar lēnprātību un pību. Es zinu, ka mēs negribam būt uzbāzīgi. Mēs negribam
uzbāzt savu ticību, un mēs nemēģinām pārliecināt otru par to, kam ticēt, vai ka jums ir taisnība. Mēs to negribam darīt. Mēs negribam apvainot nevienu. Bet dažreiz mēs ejam pa daudz tālu. Mēs nekā nesakām par savu ticību. Mēs nemaz nerunājamies savā starpā par mūsu ticību. Un tāpēc šis raksts ir tik svarīgs. Turiet Kungu Kristu svētu savā sirdīs, būdami ar vien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Mums ir pašiem vispirms jāpadomā, kādā veidā Dievs ir mums svarīgs, kāpēc mēs nākam uz baznīcu. Kā mēs lūdzam, ja jūsu mazbērns prasīt jums, vecmamma, vectēvs, kā jūs lūdzat Dievu? Vai jūs varētu izskaidrot to? Vai jūs varētu pastāstīt, kad jūsu ticība kļuva īsta? Laiks, kad tā bija visreālākā. Varbūt kaut ko jūs piedzīvojat. Vai tad, kad jūs cīnījāties un Dievs, jūs manījat, ka Dievs bija jums klāt. Ja jūs nekā nesakat nevienam, kā baznīca, mūsu draudzes varētu turpināties? Ja svētais Pēteris nebūtu pateicis baznīcām, jums ir jābūt gataviem pastāstīt par jūsu ticību un jūsu cerību. Un ja viņi būtu klusējuši, neviens nezinātu nekā par Jēzu Kristu. Un tāpat Jēzus izsūtīja cilvēks, lai stāstītu, ka Jēzus ir klāt, kā Dieva valstība ir ar jums. Kā es to daru? Es vienkārši pastāstu, kāpēc tas ir svarīgi man. Kā es nevaru dzīvot bez Dievu, kā es mēģināju dzīvot bez Dievu. Un es nevarēju to izturēt. Bet es gribēju izjust to starpību, kad priekš 3 mēnešiem es mēģināju neticēt Dievam, nerunāt, nelūgt Dievam. Es gribēju zināt, kā tas jūtās dzīvot bez Dieva. Un tad es nevarēju izturēt vairāk. Un tā starpība ir tik liela, ka mēs bieži vien nemaz nepadomājam par to. Kā tas ir, ka kāds mūs uzklaus, ka kāds mūs saprot, ka mēs varam pielūgt kādu un tas dzird. Un ka tas Dievs mums palīdz un ir mums klāt nakts vidū, kad mums ir vientuļi, vai mums sāp, vai mums ir bailes. Ir liela starpība dzīvot ar Dievu, kad Dievs mums ir klāt. Un dzīvot bez Dieva. Es tiešām nesaprotu, kā cilvēki var izturēt, neticēt Dievam. Es nezinu, kā viņi tiek garām, jo dzīve ir grūta. Un mēs nekad nezinām, kas ar mums notiksies. Bet ja mēs varam uzticēties, ka Dievs zina, un Dievs mums vienmēr būs klāt, tas taisa visu starpību. Un mums nav jāpārliecina, vai jāpierunā, vai pat jāpārvērst citu, lai viņi tic, kā mēs ticam. Bet ja mēs tiešām gribam, lai kāds pārdomā, tad mums ir
kaut kas jāpastāst viņiem. Bet maigi, neuzbāzīgi, ar lēnprātību un bijību. Bieži vien no agrākos laikos cilvēki ticēja Jēzum un tad viņi nāca uz dievkalpojumiem. Tagad ir otrādi. Cilvēkiem jārūpās, ka viņi pieder, ka viņi ir svarīgi, ka viņi pieder arī sabiedrībā un tad eventuāli viņi arvien vairāk saprot par ticību. Varbūt jūs domājat, ka mācītājs labs prediķis pasniedz, ka tas ir svarīgi, bet tas nav kā draudzes aug. Ar mācītāju ir visvairāk izvairīties un teikt, nē, es negribu runāties ar mācītāju. Ir labāk, kad cilvēki runājās ar jums, jo viņi uzticās jums. Viņi jūs pazīstat. Jūs esat tie, kur visvairāk viņi uzklausīs, ja jūs kaut ko minat par savu ticību. Bet tagad tas ir no Pētera pirmās vēstules. Būdami ar vienu gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Bet Lūkas evaņģēlijā ir ļoti svarīgi vārdi. Tad, kad viņi mācekļi un citi sekotāji, mēs zinām, bija 12 mācekļi, bet bija daudz vairāk sekotāji, 70 cilvēki gāja uz dažādām pilsētām pa pāriem. Viņi gāja pie cilvēkiem, viņi tikai neaicināja, nāc uz baznīcu, viņi gāja pie tiem cilvēkiem mierā, pievienoties cilvēkiem, ēdot un cerot to, kas viņiem tika piedāvāts. Un kas bija ļoti svarīgi, ir tie vārdi, ko viņi teica citiem. Tuvu pie jums ir nākusi Dieva valsts. Ziniet, ka Dieva valsts ir tuvu klāt. Ko tas nozīmē? Kāpēc tas ir svarīgi? Tas nozīmē, ka klausoties otrā cilvēkā, iepazīstot otru cilvēku, svarīgākais, kas maina dzīves un cilvēku ticību, ir tad, kad tu atpazīsti veidu, kādā Dieva valstība ir tuvu viņiem. Tu norādāt veidu, kā Dievs jau darbojas viņu dzīvēs. Vai tajā, kas viņi ir, kā cilvēks, vai ko viņi jau dara. Ko viņi dara citu labā. Veidā, kā viņi dara tieši to, ko Dievs gribētu, lai viņi darītu. Atpazīt Dieva klātbūtni ne tikai sevi, bet arī viņos. Ka viņiem nav jādara vai jābūt kaut kam vai kādam, kas viņi nav. Ka viņi tiek mīlēti un novērtēti tādi, kādi viņi ir. Varbūt jūs redzat viņu viesmīlību, vai kā viņi pieņem cilvēku
kādi viņi ir. Tie ir veidi, kā Dievs jau darbojās caur viņiem. Varbūt, kad jūs parunājat ar jūsu mazbērniem vai citiem radiem vai draugiem, jūs varat vienkārši minēt, kā jūs jau redzat, kad Dievs darbojās caur viņiem vai ir klāt ar viņiem. Tas arī maina dzīves. Tas palīdz cilvēkiem pārvarēt bailes, ka viņi paši nav pietiekami labi Dieva acīs un ka Dievs nav ar viņiem. Daudzreiz cilvēki man stāsta, ka viņi jūtās tik slikti, ka viņi nenāk baznīcā. Viņi nenāk uz dievkalpojumiem. Bet ja es ievēro un kaut ko pasaku par to, kā viņi jau vienā ziņā kalpo Dievam ar savu mīlestību, vai kā viņi uzklaus vai palīdz cilvēkiem, ka tas jau ir darbs un ka Dievs jau strādā caur viņiem. Un kā es redzu, ka Dievs jau ir viņiem klāt. Ne tikai ar ko viņi dara, bet varbūt viņi tic Dievam tik un tā, vai viņi nāk uz dievkalpojumiem vai nē. Tas ir viens veids, kā jūs var palīdzēt atjaunot kādam ticību. Tas ir tāds veids, kā mēs varam dalīties ne tikai ar savu cerību Dievam, bet arī iedot viņiem cerību, ka Dievs tiešām ir viņiem klāt. Ko tas viss nozīmē? Ir 3 veidi, kā jūs varat iespaidot citus. Jēzus runāja par to, ko mēs varam darīt ar lielu spēku. Viņš to teica, ka tagad var visādas lietas darīt Dieva spēkā. Un te ir 3, ko mēs varam darīt. Mēs varam aicināt cilvēkus uz dievkalpojumu un varbūt piedāvāt viņus atvest. Mēs varam stāstīt par savu ticību, lai viņi vismaz zina, kāpēc Dievs mums ir svarīgi. Vai mēs varam atzīt vai atpazīst Dieva klātbūtni, Dievu citu dzīvē, ar kuriem mēs sastapamies un runājam. Tā Dievs var būt ne tikai tur mums, bet mēs varam arī pateikt viņiem, kādā veidā Dieva valstība ir ar viņiem. Amen. Daži ziņojumi. Vispirms paldies tiem, kuri sagatavojuši kafijas galdu un ēd garšīgas ēdienas, un tagad zupu es tā dzirdu, ka jūs tagad zupu piedāvā svētdienas rītos. Brīnišķīgi. Liels paldies visiem. Paldies, Rūt, ka tu viss palīdz ar ekrānu un arī gatavošanu un attaisīšanu un tā. Paldies Andrim Jansonam, ka viņš arī palīdz sagatavot priekš dievkalpojumu un Ivēr Ozolam un Edīti Zemarmannei. Un vai drīkst teikt, Ivēr, kas notiksies, te mums ir jābūt gataviem, kad Edīti domā vairs nespēlēt šeit tik bieži,
Un šī būs Edītei pēdējā reize, kad viņa katru reizi pavadīs dievkalpojumu ar ēģeļu mūziku. Bet mums par kafijas galda laiku būs daudz laiks viņai pateikties par to. Nākošais dievkalpojums būs druscīti savādāks, nebūs īstībā dievkalpojums, bet jūs varēsiet kopīgi redzēt arhibīskapa Kārļa Žola konsekrāciju Latvijā, un tas būs 3. augustā, tādā pašā laikā. Ivar, vai tas būs šeit vai mazā zālītē? Zālītē. Labi. Un vai vēl kas ir? Jā, ir. Šodien ir tā diena, kad Inese Lainis, kura ir šeit, tur augšā, gribēja, lai mēs pieminam, ka tieši šodien bija tā diena, kad viņai tēvs Arvīds Harijs Zigfrīds Lainis būtu bijis 97 gadi. Šodien viņam būtu bijis, ja viņš būtu dzīvojis, bet viņš apmēram 27 gadus iepriekš nomira. Aizgāja mūžībā, vai ne, Inese? Vai tā ir pareizi, Ines? Viņš aizgāja mūžībā apmēram 27 gadus. Jā. Bet mīlestība nekad nenomirst. Tā ir mums svarīga vienmēr, tos, kurus mēs mīlam. Vai vēl kādam ir kaut kāda piemiņa, vai kāda, par ko mums ir jāaizlūdz sevi šodien? Labs. Tad apliecināsim Dieva priekšā savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Visi līdz tā sacītam. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas pieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē. 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Lūgsim Dievu. Ievilkti svētās trīsvienības apskāvienā. Mēs paceļam savas lūgšanas par baznīcas, pasaules un visas radības veselumu. Vadi savu baznīcu, ak Dievs, audzē sava gara augļus mūsos, padari mūs par sava miera vēstnešiem, sūti mūs pasludināt tavu valstību, dažreiz vārdos, citreiz ar darbiem. Aizsargā šo pasauli, sargā laukus un augļu kokus, lapsas un putnus, zemi un sauli un mēnesi. Dod padomu mūsu vadītājiem, dari viņus nenokāmus taisnīguma un miera meklējumos. Vadi viņus ar savu garu, lai viņi uzklausītu tevi un ir atbildīgi uz cilvēkiem, kurus viņi pārvalda. Atbalsti visus, kas cieš, īpaši tos, kas dzīvo briesmu,
vārdarbības un kaujas vietās. Mēs aizlūdzam par visiem, kam ir vajadzīgs tavs dziedinošais spēks, it sevišķi tos, kurus minam skaļi vai par kuriem mēs aizlūdzam savās sirdīs. Inese, Elita, Ilze, Sandra, Andres. Šīs un visas mūsu lūgšanas mēs uzticam Tev, Svētais Dievs, Tava mīļotā dēla, Jēzus Kristus, mūsu pestītāja vārdā. Āmen. Lūdzu, apsēžaties un dziedāsim dziesmu 361. Dievs, mans Dievs. Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Mēs tās paceļam uz to kungu. Sacīsim pateicību Dievam savam kungam. Tā ir labi un tā piederās. Tiešām tā ir labi un tā piederās. Un arī svētīgi, ka Tev, kungs, svētais visu spēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās, pateicamies caur Jēzu Kristu mūsu kungu, kādēļ Tu mūs saucē, mūsu grēkus mums piedodi un mūžīgu svētību apsolī.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību dziedādami. Svēts ir, svēts ir, svēts ir tavs kungs, un debes un zeme, un debes un zeme, ir pilna viņa godības. Lūgsim Dievu tāpat kā Jēzus mācīja saviem mācekļiem lūgt trēvreizes lūgšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu pārādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais Dievs, mūsu debesu Tēvs. Svētī svēto mīlestību visiem, kas te pie tava galda sapulcēsies. No šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers. Un līdz ar to būs vienoti ar tavu dēlu mūsu kungu, pēc viņa apsolījuma. Āmen. Mūsu kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. To dariet, cik kā jūs no tā dzeriet, mani pieminēdami. Cik kā jūs no šīs svētītās maizes ēdiet un no šīs svētītā biķera dzeriet, jūs pasludināt tā kunga nāvi un augšām celšanos un gaidiet uz viņa atnākšanu godībā. Miers, lai ir ar jums visiem. Nākiet! Nākiet, viss ir sagatavots. Jums pasludina Dieva žēlastību un grēku piedošanu. Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā gara vārdā. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un grēku piedošanu. Dieva Tēva, Dieva Dēla.
Jesajas grāmatā. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Ejiet Dieva mierā. Amen. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir mīlīgs. Aleluja. Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Aleluja. Mēs tev pateicamies, visu spēcīgais Dievs, ka tu mūs esi atsveicinājis ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu. Mēs lūdzam tevi, svētī mums to, lai pie mums vairojas ticība uz tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem. Caur tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu. Kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tevi žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Dieva. Apsēžaties un dziedāsim pēdējo dziesmu. 363. Es teicu tevi Dievs.